pirmais metiens vēl pašu. Čau, Copas garšas skatītāji! Nevilcinoties nevienu minūti, netērējot laiku, mēs braucam uz Alūksni pie Kaspara Holma, antigida, kurš iespējams glābs šo te projektu, lai mēs beidzot noķeram mēra zivi Alūksnes ezerā. Drīz jau būsim klāt, netērējam ne minūti. Nu, ja nenoķersim arī tagad mēra zivi, tad projektu slēdzam uz nenoteiktu laiku. Viss. Nu, nē. Ir jāiemet. Pagri, kur ir? Labi, es lieku. Ieliec pilotu. Nu, mēs, kamēr neesam nostājušies. Enkur. Nerunā daudz, vai mēs. Rekur, taču plēsējs. Kuri kādu dod kātos? Tā. Do. Do. Tūlīt būs. A tas būs līdaka vai? Nezinu. Kā tu citu nezini? Nu, Kaspar, kā tev iet pa dzīvi? Kā tu apa vispār? Pastāsti. Kā tev liekas? Alūks nevienmēr labi iet. Asarītis ķerās, līdeciņu var noķert. Nu, pastāsti, tu esi bijis vairākas reizes jau, un kā tev īsumā kā gājis? Ko tu man tur sūti tagad te klausies? Šitais bija tāds līda gads, kā nevienu gadu bija īstenībā uz lielajām līdakām. Bija augsts pavasars. Slikts mājas bija salīdzinoši. Tad jūnijas jau tāds palika labāks, bet salīdzinoši augsts. Un pēkšņi 3 nedēļu tādā ciklā, gan Rīgā, gan šeit atvērās ritīgi lielās līdakas vaļā. Man 11 gadus Rīgā nebija lielāka pa 1,17 m. 1,18 m divreiz. Atbraucām uz šeit, bija 1,20 m, 1,25 m, 1,27 m. Man teica noķēra 1,22 m. Un tur vēl bija 1,15 m un 13 m, tas mēs neskaitām. Jā, nu kaut kāds kosmos vienkārši šogad īstenībā ir noticis. Vai no dēļ tiem laikapstākļiem, vai kaut kā, bet jā, nu nereāli. Labi, nu kas ir tagad? Ko mēs tagad? Tagad ir jūlija vidus. Viss jau kosmos ir beidzies. Bet mēs mēģināsim noķert kādu asarīti, kādu mazu līdeciņu, varbūt kaut ko lielāku arī pēc tam. Nē. Nav jau viss par tām lielajām zivīm, ir jāpriecājas par mazo zivtiņu. Vai tad tas ir krutāks, kurš to lielāku zivu var noķert? Redz, ka pilnīgi var redzēt, ka mans cilvēks, es viņiem pagājušajā ar teicu par to mazo zandartiņu, tu priecājies. Tā kā arī maz dvēselīt, un tu nezini, ka tas mazais zandartiņš tev pēc 10 gadiem varbūt būs tavs rekordzivs. Vai tava bērna, meitas vai tēva rekordzivs. Tieši tā. Jā. Nu labi, tagad es saprotu, ka mēs ķersim asarīšus līdeciņus, kā saka, pa dienu. Tā jau redzēs, kā ies. Protams, ka nāk draudīgie mākoņi, kur bez tiem. Nu. Ķeram, cerams, ka šoreiz. Ķeram, ko neredzam šoreiz. Šoreiz ķeram, ko neredzam. Un tā tad atkārtoju vēlreiz, ja mēs šoreiz nenoķeram mēra zivi, mēra asars ir 30 cm. Tad šito te Copas garša tiek slēgta šo sezonu uz nenoteiktu laiku. Un antigids kļūst par gidu. Jā. Alūksnē svarīgi,
ka mākonītis to saulīt aiztais ciet. Tīrā ūdenī uzreiz viņiem mainās tā gaisma, cik viņš, nu tā respektīvi gaismas spektrs, un viņš, kad tu satums, tad vienmēr ir labāk. Tāpēc arī naktī ķerās labāk. Zivs jau nesaprot, ka tas ir rīts vai vakars. Viņi tā kā nolūst gaismu, nu, tā kā, cik gaisma mainās. Tas ir svarīgi. Visi ir atvēzējušies, aizalcušies. Zin, tā sajūta vienmēr, ka jauna vieta. Tas atbrauc uz to copu, īpaši kādu nezinām vietu, tas, zin, tāds excitement. Nu, tu nezini, kas būs. Pamēģini atcerēties tāds kaut kāds pirmās reizes, kur tas bijis jaunā vietā, vienmēr tāds pumps. Kad domā, bļāviens, nu, ņems, vakar bija, bļāviens, tāds ņēmiens. Man vienmēr ir tā, ja bijis vakar baigais ņēmiens, kad tajā dienā nākamajā vienmēr būs sliktāk noteikti. Nekad tā nav, ka visu dienas pēc kārtas super ņem. Un tad ir vēl kāds, kas apsola, ka būs. Un tad ir solītāji un vairāk solītāji. Gidi un antigidi. Krāpnieki. Viss kaut kas tad tagad mums ir. Kā krāpniecība vispār ir tajā gidu biznesā? Ir krāpnieki? Ir, ka piekrāp, jā. Kad sola 40 līdekļus, piemēram, noķer 10. Pirmā cope. Oi! Ot tā ir zivs. Ar to mēs te tos 200 km braucām pakaļ. Lūdzu, Priecājies. saņemiet. Bet skaists jau. Nu, ko tev var pateikt? Nu, skaists. Kaut kāds blakts. Tās pašas, kas bija pagājuši gadu zandartiem. Ew, es tev laidīšu vaļā. Bet baigi skaists. Nu, krāsa vienkārši super. Zaļš, zils. Nu, laidīsim to skaisto, bet nelielo asarīti pie pārējiem. Nu jā. Kā tu teici, pa katru ziltiņu jāpriecājās. Es jau arī priecājos. Es nebiju redzējis tos tik sen tos alūksnes asars. Tik skaisti, tāda zaļš ar zilu. Un tā ideja tāda, kā no veciem laikiem, ka mēs pa pusūdienu vēl laikos, kad nebija ehaloti, kas redzēja laivu ehaloti, tad mēs šitā tā arī darījām. Kā iemācies tā, kad kaut kādu metru virs grunts, šitā te viņu dancināt, bet nedrīkst pieskarties zemē, jo, ja pieskarās zemē, tad tur ir puņķi. Un šitā mēs vienkārši maucām, tur baigi vajadzēja iemācīties to ritmu atrast, lai tu neielaid zālēs, bet lai arī tu visu laiku tā. Tā bija baigi interesantā tēma. Bija apsolīts, bet nu neizdevās. Tagad sākam pa īstam sopēt. Tas bija tā, bišķi iesildījāmies. Man alūksnē ir divas krāsas, ko es izmantoju. Divas tās krāsas baigi labāk. Jā, Spotted bullhead un spotted bullhead. Paldies. Ko mēs? Vai ka mums nāk virsū? Tuvākais 16.28 bija 17 km. 16.48, nu? 27 km. Liekas, ka jau blakām, bet nu, blakus jau gluži nav. Drīz jāliežās lapā. Nu, vienu lielo mēs paspēs izvilkt. Vai ne? Jā. Te nav zivis. Te nav zivis. Vajag sākt skepsēt. Vienmēr, ka skepsi ieslēdz, tad iekrāmē. Bija. Līdekļi. Iznāca līdekļi pakaļ. 100%. Jā. Nebija liela. Ar visu šito te. Jā. Un vienkārši bija aizķēries. Redz, es ātri vilku. Bija liela maziņa. Nu, 67, 60. Jā, es vilku vienkārši kušķi ārā. Viņai patīk tas ātrais vilciens. Kā teica vecmeistars Gunārs Binde, ir gaisma, ir bilde. Pasties, kas pa skatu. Un tur nāk zilais. Zilais uguņotājs. Mums vēl kāds 10-15 minūtes ir. Vēl vienreiz noiesim, te redzēs. Pasties, kāda gaisma, kāds gaismēns, ja. Armans teica, ka ja negaisa, tad ir tāds ope, jā, bet šogad sanāk, ka tās zivs ēd tik pēc 2-3 stundām. Viņa tā bišķi noēdušā. Laižam.
Jā, pārējām šito te un tad... Re, kur ir? Maziņa? Maziņa. Ko tu te? Tur ar tauriņu. Ar tauriņu ķeram. Ko? Līdekļi bija apsolīti. Un lūdzu, Tums. Kas tas tāds? Tiešām tā ir līde. Bet tu redzēji saraukt to meistarību, jā? Jau bez beigās tiešām tā viens asarīts ir līdekļi. Ir viss ir izpildīts. Dūkums. Pagaidiet. Tu tā iebrēcies, ka... Bet nu iegrābi, jo, Haidī. Tā. Tā. Ja paņemšu. Es tā kā nav tavu klients. Māka. Pagaši, tas ir cauri. Čik? Nu? Parādi cilvēkiem, ko tad tu tur esi noķēris, ko? Alūksnieti, ir kā Big Bite nesmādēja. Nu. Un kas izmainījās, tumšs palika. Tas, ko teica pa gaismu un tumšu. Bet tā ir mērā, kaut 60 centimetri ir. Tā uz ātru varam pielikt 60, jā. Nē. No, vai Viņš bišķi nomizo. Kaspar, bet es taču teicu, ka tajā bedrē būs. Bet Tā bija kā arī tā, 3 gadu atpakaļ, tur bija atzīmēts 3 ziltiņas. Un te bija. Nu, izbraucam, ne tagad ārā. Eju klausies, jā, davai izbrauc Jā, mājā. jā. Lietu paņēma līderi. Nu, viņi jau tagad, kas samācies, jau tagad varētu, protams, notikt. Varētu jau arī maukt. Un tā ko tam autam vai braucam? Nevar saprast. Mums jau tur nevajag neko daudz. Vakarā būs lielās zivis. Tad vēl mēs iebrauksim vēl pēc lietu. Kas ir? Lielās zīves. Kad es tev esmu piediris? Pasaki kaut vienu reizi, es tev apčakarējis. Pa lielu, es tev esmu tu jau solījis. neesi. Bet Jā. līdeklis vai zīves tā var Jā, bet apčakarēt. es neesmu apčakarējis. Bet es gribu pa gaismu vēl noķert. Mēs vēl būsim. Jā, nu izskatās, ka viņš iet garām. Mēs drusciņu uztaisīsim pauzīt. Savādāk tā kamera izmirks pavisam. Dārgie draugi, mēs esam atpakaļ studijā. Šoreiz uz vakara cēlieniņu. Jābūt. Ir tumšs. Pirmās iezīmes jau bija, kā uznāca tumšs, pirmā ziltiņa. Būs. Bet Ārmands izmanto košo. Nu, paskatīsimies. Uzliksim tādu košo. Varbūt tā ir dienas atslēga. Es Tumšais pret gaišo. domāju, ka ja mums nepatraucēs negaisa sakā, tad mēs kaut ko noķersim. Bet man liekas tā, ka alūksnē tās līdekļas baigi labi aug. Kādu domā, kāpēc tā varētu būt? Jo tagad sanāk, kad viena mums bija katru gadu 3 centimetri izaugusi. Pat vairāk, 4. Ārprāts. Jā. Nē, vispār alūksnes, tā kā, ja tā pastāst savu statistiku, tad alūksne ir bišķi labāka dinamika. Nu, tā kā ir tie 3 centimetri, 4 pat ir līdekām fiksēts, vairāk gadiem tādi bijuši. Jā, tu jau pieminēji nesen raidījumā, ka bija viena līde, kas bija 4 gadu atpakaļ noķerta, no 87 uz 108 izaugusi. Ir vairākas arī, bet ir arī gadījumi, es vakar pats noķēru līde, kur, piemēram, nebija izaugusi nu cik pagadu. 105, kā bija, tā bija. Pārsvarā es teiktu, ka ir siltā laika, mums ir siltāka ziema. Un arī Rīgā, starp citu, es esmu pamanījis, ka bišķi vairāk auga tomēr pēdējos gadus. Ka ir kaut kādi 3 centimetri, 4 centimetri arī citreiz citām līdekām. Jo man liekas, ka vienkārši kā līdekļi skaitās augstciņu dzīvnieki, vai ne? Visas zīves skaitās augstciņu dzīvnieki. Kaspar. Paldies par apgaismību. Nē, nu jā, nu vienkārši es Vienkārši ir silti, jā, nu. To statistiku, ka Rīgā mums bija centimetrs pusotrs kaut kur gadā, nu tādām līdekām, kas ir virs metra, nu par tādām mēs runājām. Tad šitiem te izskatījās, ka viņas vēl ātrāk aug. Lai gan teorētiski te ir vairāk uz ziemeļiem, tas ūdens vēsāks. Nu. Bet, nu, barības bāze viņām ir ļoti laba. Vēl ko mēs domājam, kad arī tas, ka tomēr tai līdekai šis tīrais ūdens ir pa labu. Nu, jo viņi labāk var nomērķēt, teiksim, viņu efektīvāk var medīt, jā, savu medījumu. Ja zandertam tas ir slikti priekš nārsta, tad līdekai
tā izskatās vienkārši, ka tīrā ūdenī līdaks, nu, labi izaug. Jautājums tad, kāpēc jūrā viņas neizaug līdz 1,30 m? Izaug? Kurā jūrā? Baltijas jūrā. Tur, kur mēs bijām. Nē, bet tur teica, ka, nu labi, tur tāds 1,10 m ir liela, nu tur varbūt rāpās kādreiz liels. Jā. Tas arī interesanti, kāpēc jūrā, kur ir ļoti labi barības bāzes, ka tās līdeks, nu vismaz, kas pienāk krasta arhipelāgos, parasti nav, nu tādas tur 1,10 m, tas jau ir tāda ļoti laba līdeka. Nu. Nu, cik vietējie gidi saka, un tā arī jau mūsu pieredze ir īstenībā vislielā. Zivs jau lielāk, viņi aiziet dziļāk, viņi dzīvo kaut kādā mierīgā. Es domāju, ka viņi tāpatās kā pensionāri dzīvo, teiksim, tā kā mums tur aiziet ķīsī, pēc tam tur juglā, nu kaut kādā juglas bedrē kaut kur tur, nu galos. Es atceros, kad Somijā mēs tur braukājām, tad arī gids teica, ka, teiksim, lielās gan līdeks, gan zanderti, tas viss ir jo dziļāk arhipelāgā, jo lielāks zivs. Tās lielās aiziet pensionēties. Es domāju tā, nu, kas tu tas bija, ko? Zālīte. Tikai zālīte. Nu jā. Katrā ziņā sanāk jau, kad īstenībā mums te tās līdaku izmērs ir baigākais. Ja mēs, tā, kad bijām Holandē, tur bolījāmies, jā, tad šitien te ķēri tur monstrus vienkārši. Tādus, kā sanāk, ka tie marinaki, cik viņi tur saķeras, cik bija 116 laikam bija vidējais. Es baidos tagad samelot, jā, piedodiet, ja es nepareizi pasaku. Bet, nu, bija abnormāls izmērs. Tur visas zviedru sacensības viņi vinnētu ar tām alūksnes līdekām. Un nav nekur jābrauc uz Holandu, lai noķertu. Nu, labi, lai nobeigtu šito tēntu, pagad, cik tad tev tagad ir rekords? Tavs personīgais? Mans personīgais rekords varētu būt 1,25 m, jo bija apmēram tāda gabala pāri lineālam. Nu, viņi tur bija 1,25 m, 1,26 m tādas robežas. Bet, jā, noķērām 1,27 m vēl plakus man čoms. Man teica, noķēra 1,22 m, savu mūžu zivu. Un interesanti ir tas, ka, ne jau pirmo dienu uz ūdens, bet ka viņas varēja, nu, uz aparātu mēs viņas ķērām, uz laivu, ja? Ka viņas varēja redzēt. Un viņas arī ķērās. Citreiz ir tā, ka tu redzi par ētām, bet viņi neņem, bet viņas ķērās un viņas varēja redzēt. Viņas bija tā kā sev parādījuši. Un parasti pa sezonu tur iekrīt vairākas, bet, nu, tad tas ir, nu, pa vairākām sezonām, tad tās 120 tās, nu, tieši no alūknes, bet, ka tādā īsā nogrieznī sakrīt, un arī Rīgā 118, 119. Tie domāji? Jā. Vispār, to esi pārsicis man rekordu. Es biju baigi lepnis par savu 123. līdaku no Daugavas. Kasparam tagad ir lielāka līdaka. Tā kā man ir īsts iespēja. Bet vai tas ir labāks cilvēks tagad? Nē, cilvēks jau vispār nav ne labs, ne slikts, viņš vienkārši ir. Ja tā padomā, ko tas rekords maina dzīvē? Nu, tā kā, pieņemsim, tev ir tā 123 un man ir 124 vai 125. Kāpēc tev gribētos palielināt to rekordu? Kur ir tā fiška? Tāpēc, kad mēs esam izdomājuši savā galvā vienkārši spēlīt. Ka tā te viss ir spēlīt. No, tad to, ne to 123, ne to 50 tev vajag, tu taču neēdīs. Bet 130 to gribās noķert. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir lielāki par 125. Tāds, kā saka, prāta rēbus, redzi, mātājot Big Bite. Bet tā ir. Big Bite man arī tāpēc patīk, sevišķi šitāds, ka viņš ir tāds meditatīvs process. Tu vari kaut ko vai parunāties vai padomāt. Un tad nāk, cer, ka nāks, tas vilciens trāpīs netīšām tev. Kā ta galā. Zopa bija ritīgi izrāvā ārā. Nu, pilnīgs. Tu redzēji? Nostājies, un tad tikko viena copa bija. Un ar tādu, ne? Nu, normāli ieplēns. Bet nebija, ne? Nebija virsū, jā. Man arī bija copa, bet tev bija riktīgāk. Nu, nē, nu kārtīgi bļā, jā. Bet bez zobiem. Es nebiju, man jau viņi sakos bišķiņ. Es nebiju tā kā, bet skatījos uz otru pusi tieši. Un paņēmu, bum! Pak, tev vēl kāds ir ievilkts iekšā. Nu redz, kā ir, ja tā mazā zivs, ja uzliek to mazo māneklīti, jā, tad ir tā mazā zivs te ir. Mēs vienkārši gribējām pārbaudīt, vai te ir arī mazās zivis. Iemet šito slaveno patriotu čatarīti, kur jau mēs arī Burtniekā bijām izpaudušies.
Redz. Kaspariņ. Nu, Nu, tāda baigi lielāka nav, ne? Pa tavu to mānekli. kaut kas līdzīgs. Nu jā. Bet, sakam Ziltiņai paldies. Vienu dienu viņa būs 150 nieta. Es jūtu, ka viņa grib lekt, klausies. Lai tev nodeva pa tām rociņām. Jā. Nu, tas saulēt poļi. Am. Uz redzēšanos. Lūdzu, parakstieties uz kanālu. Ieliekiet arī kādu laiku. Čau! Nu jā. Mazās līdaksti arī ir. Krāsneks. Nu, ļoti forši. Paldies. Īsumā, droši vien jau daudz zina, kā Big Bite setups, kā saka, kāds ir, bet īstumā izstāstīšu, ja kāds vēl sāk, ja? Tad rekur ir Big Bite kāds ar multiplikātoru spoli. Tur auklu vajag 3P, Kasparam ir 4P, resnu vajag, tad būs foršāk. Šitam konkrētajam kātam ir tests 140 grami. Šis ir tas Zetrix Heron sērija budžeta, tāda diezgan budžetīga. Bet, izstās viņš baigi labi met. Pagaidām nekādu. Viss man patīk. Tālāk, gumijas, jā, Kaspars jau šito rādīja. Tā jau ir šitā, teiksim, ir viena no universālākajām krāsām vispār, kāda mums no mūsu pieredzes, ja ne? Šitās te zeltītās, tāpatās arī viss tāds, ja ne, šitās te. Kasparam ir tas, viņš mētā to bultīzu, slaveno Vestīnu, jā, reku man ar tāds ir. Un kas te man ir reku šitie te fraps. Šito man bija copīti. Un šitie geko slavenie, ja. Kas mums te vēl būtu? Šitādā krāsā. Vēl kas ir pats būtiskākais ir, lai tu to zivi nepakāstu, kā saka, tev jābūt labiem stingeriem. Man konkrētie stingeri rekuri šitie te, ko es toreiz pārbaudīju. Viņiem ir 30 kg tests. Kas mums te? APS, tur Piķercovs. Šitas te viss pasākums tur. Toreiz mēs pārbaudījām, bija pat 36 kg izturēja, ja? Kur man viņš tur bija, kaut kur, tad citu rekur ir pārbaudīt, ja? Ok, āķis tur sāk liekties, ja, bet rekur ir 36 kg, te es noņēmu vienkārši tā āķi, ja? Bet, reāli ir izturējis to visu, ja? Tā kā es droši sirdī copāju ar šiem te stingeriem. Viss ir ļoti labi. Otri, kas ir tādi pārbaudīti, kas ir tie vecie labie BFT stingeri. Tie arī nekad nav pievīluši. Tad ir citu ražotāju stingeri, kur ir pievīluši. Vai pats taisa, vai izvēlēšos šos te. Viss. Tad ir kur ir tādas mazas oliņas. Tās mēs vēl pieliekam. Kā te varētu parādīt rekur, ja? Tas ir ļoti noderīgs, teiksim, Big Bite'ā, ja tu ej, tad tev, vēlams tur paņemt kaut kādu 5 grami, 10 grami, 7, kaut ko, ka tu var pielikt, pieāķēt klāt, ka tas ir wolframs, ja? Tīri, lai tu var drusku pagremdēt, ja vajag. Es šeit pieliku, tas ir laikam 5 grami, sevišķi tāpēc, kad es gribu tagad, lai varētu ātri tīt, ātri, teiksim, patīt. Izskatās, ka viņa vismaz kaut kāda reakcija bija mums 2 reizes, ka vienkārši ātri tinām tu izskrēja līdeklīdi. Viss. Man vēl pa pavadu runājot, šis ir 1 milimetru biezs fluorokarbons. Es tādu lietoju sistēmu. Tas arī viss. Arī šāda tipa sakami tev vajag. Kas ir šitāda? Viņa nekad tev neataisīsies vaļā un ļoti droši.
kalūkņu tradītiņu. Nu, šī tāda te dzīvo krokodīli. Drīzāk barību krokodīliem. Šovakar mēs uz šitādiem te izmēriem un lielākiem vēl paķersim. Tiekamies tumsā. Labvakar, dārgie draugi. Un tagad otrā daļa – nakts copa. Paskatīsimies, ko tu var noķert naktī. Ja dienā mēs noķērām nelielus asarīšus un kādu nelielu līdekli. Paskatīsimies, ko var noķert naktī. Tur jau stāv viens stāv. Kas tur stāv? Antigīts. Antigīts? Jā. Parāda sevi. Atļaujiet ziņot. Zivs sāk ķerties pēc pusstundas. Pusstundas gatavība. Paldies. Ieteikt naktī vienmēr, es jau to esmu stāstījis. Vajag iebraukt treku, lai tu zini, kur atgriezties. Kad mēs iebraucām no tādas vietiņas, kur grūti atrast, varbūt tās uz vizuālo. Tad vienmēr pēc treku varēs atrast. Visām eholotēm var uzlikt to maršrutu, pa kur tas brauc, un vienmēr pa viņu var atgriezties. Vai turpināt braukt. Tumsā, zini, kā tas ir svarīgi. Šobrīd pulkstenis ir bez 10:12, jā. Un sanāk tā, ka faktiski jau šodien pēc 10 minūtēm man vajag jaunu licenci. Tāpēc man copa aplikācijā es jau pirmīt nopirku divas licences, tā kā šodienai un rītdienai. Nu, sanāk, ja tu Alūksnes ezerā gribi ķert pa nakti, tad tev ir jāpērk faktiski divas licences. Nu, tagad jau viņas nav arī baigi dārgas, 3 eiro viena, ja? Nu, tad sanāk tā, ka tu vari smuki manu copa aplikācijā ielikt vienu, vienai dienai un pēc tam nākamai dienai ielikt grozā, un tad uzreiz tev būs arī attiecīgi tad abas divas licences. Un, protams, pēc tam arī jānodod loma atskaita. Ja tu to aizmirsīsi, tad no sākuma tev atsūtīs īziņā atgādinājumu. Pēc tam tad tur var būt arī kaut kādas sankcijas. Tas ir tāds ikdienišķai lietošanai. Un visādi citādi, skatoties manu copa aplikācijā, kur ir jaunumi, pa jaunumiem visiem, tad uzreiz arī to varat atrast. Tā kā tagad esam faktiski naktas topē, skatāmies. Kaspars jau kaut kam tur met. Kā mums ies, to mēs redzēsim. Tūlīt būs. Tūlīt būs. Tad to var rekurtus, tur jau būs. Jā. Pakari izmētam. Garantēja, es tagad stāvu jau rekur ar ķeseli. Jo, haidī. Vispār vējš ir baigais. Normāli pūš vispār. Ko viņš nometās? Negrib nāk uzmetiņu. Jā. Uzmetiņu ārā. Es neredzu to. Pus 4. Jā, tagad ir tāds. Man tas lāzers mazā, jā. Es tev pēc pulksteņa tad teiktu. Jā, bet es jau viņu vispār neredzu. Tagad būs. Mēģina ar šido ar kratīšanu. Viņš sagriez, jā? Nāk līdzi. Nē, viņš uz laivu nāk, sagriez. Ar pa kratīšanu viņu. Nāk. Šitās var izdrebelēt. Tūlīt būs. Zējies ko, ne? Jā, viņš atnāca kur
Atnāca gumijai līdzi, bet neņēma. Tomēr arī ne naktī visi zandarti ņem. Labi, pameklēsim vēl kādu. Te tāds mērens haoss. Vēji pūš, melns debes. Jā, šā. Viss jau tikai būs. Mēs tikai ieskrienamies. Hodā nāks tam jābūt. Tā viņš jau rai līdz priekšā. Ņemšu. Nu jā. Troņikā. Kā apsolīt? Tūlīt būs. Oj, kas tad tas ir? Tas tikai monsters kaut kāds. Pārprāts. Bija apsolīt. Jēzus, man. Paskatieties, kā viņam ir pakstītē viss. Tie kas vidusmīgi. Viņš jau šitā nāca tā smuki. Turēja virs pieres. Šitam bišķiņ. Pasties, nav čips. Pastamies, vai čipa nav. Mani tā draugi atsūtījuši no Amerikas tādu adatiņu priekš fīzinga. Nu, pastīsimies. Man viņa šita sanāk, es viņu tur parasti. Šitā vienīgais baigi resnā. Neku gaisiņš nāk ārā. Redzat? Zandartam no pūslīšu. Šits nāca no baigā dziļa, viņa bišķi bija spiediens. Varēja redzēt, ka viņam viena acis bija bišķi zāra. Bišķiņi atgaisvēsim. Nu, apmēram šeit viņam ir pūslas. Nu, tā gar augstu iet ar to līniju. Pārāk daudz gaisa arī nevajag nolaist. No draugi. Tā. Baigi paskaties, tu kaut kur ņēmies, cīnījies. Es jautāju. Vienīgi cik viņš ir garš, es nezinu. Laidam, viņš bišķiņ ļengans paliek. Vai. Nu, un otra metode, kā ar barotraumu cīnīties, ir tātad ar grūdienu viņu mest atpakaļ. Nu, principā. Šitā tā iekšā. Rekur ir. Kur? 3 metri, 4 metri dziļumā. Rekur ir iet lejā. Rekur Kā ir. izskrēja zandartiņ. Tagad nebrauc, skaties. Pagriez vēl, mēs redzam viņu. Jā. Nu, rekur viņš ļoti smuki noiet lejā. Tā kā viss viņam uz kārtībā. Nu, tāds alūksnes zandarts. Nezinu, pašiem jādomā droši vien, vai viņus tur ņem tagad vai neņem. Parasti šo procedūru alūksnēs neveic, tāpēc, ka viņa ļoti dinamiski šeit tā zivs kustās augšā lejā. Un viņi parasti ļoti žirkti, bet šitām varēja redzēt, ka viņam viena acis bija tomēr bišķi piepūtusies, un arī bieži jautāts man, kur tad durt, nu kā durt to zandartu, nu tad bija iespēja parādīt, un paldies Kasparam Šicam, kā atved man no Amerikas šādu te duramā. Ķeram tālāk. Jā, nu tur ir būtiska atšķirība, ja tu pastāstīji vai nepastāstīji, ka šitien te ir tas, redzi, viņš iet iekšā, jo savādāk parastai adatai tur saiet iekšā tā gaļa un asins vai kaut kāda, jā. Šitien te vienmēr viņai nāk līdz tāds, kas aiztaisās, nu, kas tā kā to neļauj tur aizaugt ciet tam caurumā. Nu? Nu jā, nu redz, šitas kā ņēma, tā ņēma, nu. Ejam tālāk, kamēr var. Jāgūst. Kamēr var. Kamēr var, tamēr. Mierīgs, dod. Ir tas zandarts, ir tā līdaciņa, ir tas asarīts. Nu, asarīts kāds ir, tāds ir. Kā saka, katrā ziņā šis jau tagad ir zināms, ka nav tomēr pēdējais raidījums šo sezonu. Nav galīgi nokrauts, ne? Nu labi. Jā, bet interesanti, ka tur neņēma pasēt, ka 4 zandarts, vairākas līdaks, viss sakoja, nē, šitien. Nu labi. Ķeram tālāk. Ir. Labi. Nu, jā, es tā domāju. Lielos taču, vai mazo? Vai paņem līdus taču. Nu, kur nāk.
Ir arī līdekļi. Viss cieņa. Tā ir mamītē. Mamītē. Nu, viņa paņēma uzreiz. Ieraudzīja. Tā, paņemsim šito nost. Ko tu teici? Galvenais viņu paņem tā stingri, lai viņa tur netaisa man jokus. Ko tas sačuks tā jūka ārā? Daudz zivs bijuši viņam. Palīdzēsim tev, kungs. Tā. Atkal otrs arī. Tā. Pirkstā man te. Izvelk ārā. Tā. Domāju, tā ir pirkstā, jā. Nu, kā tad mums izskatās, kas par? Nāk, lūk. Gits. Nu. Kā ir? Mam. Kā? Smoka līdeciņa. Jā. Lūksnes līdeciņa. Nav čips? Ir čips. Jā, točni ir šips. Vecais čips ir, paskaties. Tā ir ļoti veca. Vai pastieties, redziet, ka ir melns čips. Tas nozīmē, ka viņi ir sen marķēti. Pieliec viņu pie riņēkas, tā, nu ātri šitā. Uzliec viņai to riņēku. Lai mēs zinām. Apmēram. Pagad tur. Tā, nu. Ir gals, pastamies. Tā, nu. Tā ir 93,5, 94 gan arī, 94, jā. 94 centimetri. Nu, ielaižam viņš te iekšā, lai viņi bišķi atpūšās. Pastīsimies. Nu jā, un rekur. Nu. Geko nostrādāja. Tas pats, ko pa vienu mētāja, tad rekur. Te salika viņam Wolfram bumbas. Kārtīgs, jā. Lai ātri grimst. Un tā. Patāķēsim tuķu to te vaļā, lai viņam te. Nu. Kā sanāk? Jā, mums viņi negāja projām, pamēģinām. Es domāju, vairāk nelaid gājis. Gribu dzirdēt ceļus, ka viņi. Aiziet. Aizgāja. Redzēji? Riktīgi labi. Jā, nu mēs viņu palaidām un viņa pa augšu gāja, bet viņai spēks bija. Viņa nevarēja nekādīgi noiet lejā. Šitas riktīgi. Nek viņa peld lejā. Aiziet. Ar ātrumu jau. Nu jā. Es pilnīgi cita zivs uzreiz aiziet. Nu, Forši, nu vecītoši tas te riktīgi strādā. Divas atgaisot zivtiņas. Šitā toči, nu šitā bez atgaišošanas viņai būtu veiksme. Tas ir 100%. Akal atmetā. Sečuk laikam nevar ņemt pirms nav zivs Es galvā. nesaprotu, es jau ķeseli stāvu, johaidī. Pastāst labāk, kāpēc tie zanderi te ir tik lieli un citur nav. Te ir tik liela zanderi, tāpēc, ka te vienkārši nav mazāki. Te nav maz zanderi. Bet pastāst, kāpēc nav mazie zanderi vairāk. Nu jā, nu tā īstenībā ir tā, ka šeit apsaimniekotājs laiž mazos zandartus, bet viņi drīkst laist zandartus tikai tādus, kas ir līdz 30 gramiem. Nu, tur tāds maziņš, jā. Un problēma ir tā, ka te dzīvo asari ļoti daudz. Arī dziļumā, ja tiek imleki, un tie visus to zandartus izēd. Nu, un reāli ir tā, ka viss tas ir tā kā kā saka, izniekots. Nu. Pavēlti, pa tu. Jā, nu sanāk, kad asariem barība vienkārši tas tiek salaist iekšā, jo šeit vispār nav, tur, nezinu, neviens mazāks zandarts nav noķerts, nu, kurus it kā visu laiku laiž iekšā. Nu, tad tā doma ir tāda, ka, vajadzētu šeit laist jau lielākus zandartus. Bet šobrīd tur ir, neliela problēmiņa ar likumdošanu. No bioru puses. Nu, tā kā
Cerams, ka viņi to sakārtos, un tad viņiem tad būs iespēja šeit laist lielākus zandartus. Nu, jau kaut kādus tur, es neesmu eksperts, es nezinu, cik liels, bet, pieņemsim tādus, kur tie asari neizēd, ja. Nu, jo šeit zandarts nenāš to jau ilgāku laiku, kopš sanāk, kas tur bija, kopš, cik jau, kaut kādu 10 gadus. 10 gadus kaut kādus, jā. Jo te ir tīrs ūdens, agrāk te ūdens bija duļķaināks, kad bija ķimikālijas no lauka saimniecības un visām tiem. To jau mēs esam runājuši, ka zandartam nepatīk. Nevis nepatīk, bet zandarts, viņam ir grūti tīrā ūdenī dzīvot. Tādā. Līdz arī tāpēc, kad ja ūdens ir šāds tīrs, tad asari dzīvo dziļi. Jā, asars mierīgi dzīvo tur arī 8 metros, tur 11 metros, jā, kas ir šitien te. Un tāpēc viņš tiek klāt pie zandaru tikriem, un tad ir tāda problēma. Tā kā cerams, kad alūksnes apsaimniekotājiem un visiem pārām iesaistītajām pusēm, kā saka, izdosies to sakārtot. Jā. Tā jau zandars tie forši, viņi jau ir tāda laba auga un tā. Un par alūksnes pateikšu, ka te tie zandarti paliek mazāk. Tāpēc, ka viņi nenārsto, un tā arī ir, kad tu braukā, tagad vajag vairāk, lai atrastu viņus. Un es teiktu, ka labi, tā ir katra paša izvēle, bet man neceļās roka nosist uz zandartu. Es zinu, ka ir, kas ņem un te brauc un nelaiž vaļā, bet man neceļās roka tai nosist dzīvi. Viņi tiešām, tā ir unikāla vieta Latvijā, kur šādi zandarti lieli ir, kur viņus vēl var noķert. Un tas, es domāju, ka tas mums visiem kopā ir jāsargā. Būtu man teikšana, es teiktu, ka šito ezeru te vispār visas zivs jāatlaiž būtu. Bet tā būtu man tikai tā teikšana. Jā, redzēji, labi, Holandē mums tur neizdevās to lielās zivis noķert, bet tur jau viņi zivis neņem. Bet, labi, tā ir cita saruna. Es arī neuzskatu, ka zivis vispār tikai jālaiž vaļā. Kaut ko vajag arī patērēt uzturā, jo mēs esam makšķernieki galā. Būs. Šitas labi lien. Šitas labi nāk. Tam jāņem. Gaismiņa, tur apakšu ledu. Labi. Vai kādi zvana tēlā. Kas tad tam ir noticies? Jā, tas gan ir sēsts. Pasties, kā tas ir sēsts. Pasties. Tas ir kaut kāds dinozaurs. Pastieties, kāds tas ir. Tas stingers. Jā. Ko viņiem ir, tam arī tas švecīt bija kaut kāds tāds? Un viņi arī no akmeņiem, tas ir sagrauts no tām mutīm. Tieši tas pats, kas pagājuši gadu bija. Tāpēc. Tā. Tur arī varam redzēt šogad arī, siltāks paliek. Jā. Bišķiņi ir. Čips nav viņam. Marķierītis. Tā, reku šitas paņem. Šitais arī vajadzētu viņu laist ātri atpakaļ. Es redzu, ka viņam jālaiž. Laidīsim. Kāds šitas sēsts. Interesanti, ka tagad vasarai zandarti šeit ir netipiski dziļi. Pa 15 metriem iet. Parasti vasarā viņi bieži tādos siltos vakaros ir 2 metros, 4 augstāk. Šodien ir tāds interesants, kad viņi iet pa pašu apakšu. Tā, es metu viņam acis sprākst ārā, skatos visus vecīt. Viņš jāmet atpakaļ. Jā? Vai. Un viņš te ir tāda. Kapteini Holm. Jā. Darbs ir padarīts. Paldies jums. Paldies. Tiekamies. Tiekamies nākamreiz. Jā, tiekamies nākamreiz, jo būs nākamā reize. Paldies. Paldies tev. Čau. Čau. Tiek tāds ātrums. Tāpēc, ka tajā hodā, ja? Šitā var vēlreiz domāt, mēģināt.
Knaps ņēmiens, ne? Nu jā, tāds. Baigi grūti ātrumā viņi.